Atklāta vēstule Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Godātais prezidenta kungs, jau vairākus gadus jūsu valsts un jūsu tauta cieš no neiedomājamas nežēlības, Krievijas nevaldāmo imperialistisko ambīciju augļa, kas neņem vērā ne ukraiņu dzīvības, ne savējo karavīru upurus. Nav vārdu, kas spētu aprakstīt to elles dziļumu, kam jūsu nācija ir spiesta iziet cauri, tūkstošiem dzīvību iznīcinātas augstas varaskāres dēļ. Karš, kas tiek vadīts ar viltu, sagrozot vērtības, pārkāpjot morāli un manipulējot ar vēsturi. Es vēršos pie jums ar šo vēstījumu. Jums vairs nav jāpieņem pazemojumi no neskaidras Amerikas vai neviendabīgas Eiropas, kas tikai ārēji izrāda solidaritāti pie svinīgiem galdiem, bet atstāja jūs vienus katru dienu kaujas laukā. Jūs ticējāt demokrātijai, jūsu tauta to pieņēma ar sirdi un dvēseli, taču tagad jāpasaka skaidri. Demokrātija bieži vien ir tikai ilūzija, rūpīgi uzturēta, lai tautas justos it kā viņām būtu vara, lai gan patiesībā tās ir atņemtas iespējas sevi atbrīvot no sistēmas važām. Un tagad Ukraiņi atklāja, rietumu demokrātija viņus negaida, jo īpaši, ja tas nozīmētu tiešu karu ar Krievijas tirāniju. Un tomēr jūsu tauta ir viena no cildenākajām pasaulē, paraugs izglītībā, cieņā, kultūrā, humanismā. Un tieši tāpēc, ka iemiesojat šo morālo augstumu, jūs ciešat. Jūs iemācījāties dzīvot uz vulkāna ar Černobiļu. Tagad jūs mācāties stāvēt taisni zem uguns, nenolaižot skatienu. Bet jūsu sarunu partneriem nav jūsu drosmes, nav jūsu cieņas. Viņiem ir bail. Tādēļ es aicinu jūs mainīt savu nostāju. Vairs nepietiek tikai nosodīt to, ko piedzīvojat. Ir jābrīdina pasaule par to, ko Krievija patiesībā gatavo. Jo tas, kas tiek būvēts okupētajās Ukrainas teritorijās, nav vienkārša okupācija. Tas ir stratēģisks dominances projekts, paredzēts, lai padarītu Krieviju neievainojamu. Azovas jūra kļūs par necaurējamu militāru vairogu ar jūras un zemūdens bāzēm, dziļi iegrimušām jūras gultnē, neredzamām, neaizsniedzamām. Šo slēgto zonu papildinās Mariupoles pārveide par militāru pilsētu ar bruņotām un pazemes būvēm. Austrumos tiks izmantotas Soledaras raktuves, lai izvietotu militāro infrastruktūru dziļi zem zemes, pasargātu un noslēptu. Visa šī struktūra tiks darbināta ar Zaporižas atomelektrostacijas enerģiju, Krievijas kontrolē, sargāta no Krīmas un jau anektētajiem apgabaliem. Šis stratēģiskais četrstūris kļūs par Krievijas jaunās armijas sirdi, neredzamu, neaizskaramu, neiznīcināmu. Rīt Krievija vairs nebūs tikai drauds. Tā būs neuzvarama vara, kas neatrodas uz savas zemes, bet uz jūsu teritorijas, zakta, pārveidota, nostiprināta, un tad nekas vairs nespēs stāties tai pretī. Visa pasaule maksās cenu. Jums vairs nav jālūdz ieroči, jums ir jāatklāj pasaulē Krievijas īstais plāns. Klusā impērijas celtniecība, bruņota iecementēta Ukrainas okupētajā teritorijā. Šo plānu Vladimirs Putins glabāja sevi jau no paša sākuma. Viņš to uzticēja savam neformālajam rokaspuišam, Prigožinam un Vāgnera grupai, lai ieņemtu Soledaru ārpus oficiālās armijas redzesloka. Tas nebija karš pret nacismu. Tā bija operācija, lai sagatavotu rītdienas karu. Un rīt tas vairs nebūs novēršams. Es jūs lūdzu, prezidenta kungs, paceliet galvu. Kamēr lielvalstis skaita šāviņus, Krievija pārbīda lielos spēles kauliņus uz pasaules šaha dēļa un ir ceļā uz uzvaru. Šis vairs nav nodiluma karš. Tas ir karš par palikšanu, par teritorijas fiksāciju, par stratēģisko bloķēšanu. Ja netiks runāts, ja netiks rīkots, pasaule atradīsies šaha matā, faktu priekšā. Vēl ir laiks brīdināt, vēl ir laiks modināt apziņu. Pasaule nedrīkst padoties. Paldies jums par uzmanību šim aicinājumam. Ar cieņu, pasaules pilsonis.